Kur čatā? Zoomā ir tikai ar jums. Nu, raksti man. Kāda problēma? Es tak redzēšu. Skolotāji atkal jāiet tajā nierpudā? Nē, šodien es rādīšu te prezentāciju. Okay. Tāpēc šodien ir mazāk tādas savstarpējie uzdevumi, vairāk individuāli uzdevumi, tāpēc tas nierpuds šoreiz nebūs. Tā, ir vairākas atbildes, ka viņi dzird, kad viņi izmanto skaņu, kāds redz, kāds saka, kad ir arī oža, ka ir tādas, vēl kāds cits saka, kad ir tā infrasarkanā redze, ir tās armijas brilles, kur var redzēt tumsā, kāds saka, ka viņiem tāda ir, skaņas viļņi, tas ir tāds vairumā, jā, vairāk ar skaņas palīdzību. Jā, redzi, tas tālāk arī rādīšu, tā auss uzbūve un arī acu uzbūve mums un cikspārņiem viņa ir ļoti līdzīga. Viņi ir pielāgojumi savi, lai viņiem būtu ērtāk, jo viņi ir vairāk nakts dzīvnieki, viņiem pa nakti ir jālido apkārt, un mēs atkal esam vairāk dienas radījumi, bet cikspārņi un arī mēs, kā cilvēki, esam zīdītāji, tāpēc mums uzbūve ir ļoti, ļoti līdzīga. Un arī viņiem sanāk tā, ka viņi arī naktī neredz tik labi kā mēs. Un tad viņi izmanto to papildus lietu, ko viens jau no jums minēja. Vienam bija pilnīgi pareiza atbilde, kas būtu tāda atbilde, kas būtu jāsniedz pēc šodienas, kas ir saistībā ar to noteikto skaņas veidu, ko sauc par ultraskaņu, un ka ir iespējams ar tādu saprast, kur tu atrodies, saprast, kur tu gribi būt un kā līdz turienei nokļūt. Un tad te ir tāds neliels video par sikspārņiem, paskatīsimies ne tikai par to, kā viņi to dara, bet līdz ar to tad paskatīsimies, kā izskatās arī cilvēka ausu uzbūve un tās lietas, ko mēs jau iepriekš par skaņu esam skatījušies, nedaudz atkārtosim, kas tad ir tas, kas viņiem palīdz. Have you ever heard someone say they're blind as a bat? Well, that expression is a bit misguided. During the day, some kinds of bats can see almost as well as humans. But when the sun goes down, nocturnal bats rely on their ears more than their eyes to navigate. This special navigation process is called echolocation. In echolocation, bats use a combination of their voice, ears, and echoes to create a perceptual map that allows them to see in the dark. You might be wondering where an echo comes from. An echo is the reflection of sound reaching a listener. Sound is a vibration that ripples away from its source in waves. The rate at which this vibration occurs is called its frequency. Sound waves at high frequencies are high-pitched. Humans can hear sounds at frequencies between 20 and 20,000 waves per second and don't perceive pitches outside that range. Bats, on the other hand, can hear and produce sound at frequencies over 100,000 waves per second, way beyond the range of human hearing. Here, we've slowed down a bat's chirp so you can hear it. This chirp is the first step in the process of bat echolocation, the primary sound that the bat will use to detect information about its surroundings. The bat listens as the chirp leaves its body and bounces off its surroundings. When the sound returns to the bat, the cartilage of the outer ear funnels the sound waves into the ear canal. The waves then reach the eardrum, which vibrates in response. These vibrations are transferred further into the ear to the basilar membrane, which runs the length of the cochlea. If you uncoil the cochlea and the basilar membrane, they would look like this. Each area of the membrane moves in response to a particular frequency. Then, the cochlea converts these vibrations into nerve impulses for the brain to interpret. The bat echolocates so fast that it can track down a dinner of insects moving around in complete darkness. Special muscles in its throat make it possible for the bat to chirp 160 to 190 times per second. Because it receives so much information at once, it has to differentiate relevant information from signal clutter. To do this, the bat emits chirps of varying frequency patterns, each of which echoes off objects differently
depending on the object's size, shape, and distance from the bat. Then, by analyzing resulting echo intensities, it creates a mental map of its surrounding physical space. When looking for prey, the bat first sends out low-frequency chirps over a wide range. Larger objects will reflect more intense echoes, but it's often the smaller objects, like insects, that the bat is targeting. Once a bat receives low-intensity echoes from small potential prey, it will re-emit a high-frequency chirp directed toward it. When both high and low-frequency echoes return to the bat, it is able to ignore the now irrelevant low-frequency waves that reflect from the trees or rocks that surround its meal. To gauge how far away a given object is, the bat analyzes the time delay between when it hears its chirp and perceives the resulting echo. Directional information comes from comparing information the bat receives in each ear. For example, let's imagine that a bat's chirp echoes back from an insect to this side of the bat. Since this ear is closer to the insect, it will receive the sound before the other ear. By interpreting the difference between when it receives the echo in each ear, the bat can guide itself towards the insect. Bats are only one type of animal that uses echolocation. Killer whales, dolphins, porpoises, and some birds echolocate as well. Scientists who developed sonar and radar got their ideas from the study of echolocation in bats and whales. The U.S. Navy and other research groups are especially interested in echolocation because it could lead to even more technology. Maybe now you'll think twice the next time someone says, blind as a bat. Tā, labi, tātad tas, ko es jau iepriekš teicu, ka ļoti interesanti, mēs it kā galīgi nelīdzinamies pēc izskata sikspārņiem, bet auss uzbūve un tas, kā mēs dzirdam, ir ļoti līdzīgi. Gan tik tālu, cik parādīja to auss uzbūve un kā mēs saprotam, kurā pusē ir skaņas avots, labajā, kreisajā vai varbūt kaut kur mums aiz muguras. Mēs tieši tāpatās kā sikspārņi to darām. Un tad no angļu valodas eko bija kas? Atbalsts! Atbalsts, jā. Un tas arī ir tas, uz kā tad tas viss balstās. Jo sikspārnis izdod kaut kādu savu skaņu, kaut kādu tur to iečirpstās, un tad viņš klausās to atbalstu, un tad, kad viņš sadzird to atbalstu, tad viņš arī saprot, uz kuru pusi vai no kuras puses viņam kaut kas tuvojās. Un ļoti daudziem nosaukumiem tad tā arī var mēģināt analizēt, jo tad echolocation ir noteikt, kur tu atrodies pēc atbalsts vai atbalsts lokācija. Un tāpatās arī daudziem citiem, kur citus pielietojumus, piemēram, ultraskaņai ir arī ļoti līdzīgi, piemēram, ultrasonogrāfija, par to mēs pastīsimies vienkārši tālāk. Labi, tad šodien par infraskaņu un par ultraskaņu, par tām skaņām, kuras tad ir tās, kuras mēs parasti nevaram dzirdēt, mēs kā cilvēki. Un tad viss jau tieši tāpatās kā parasti. Pirmā stunda, kurā mēs šobrīd atrodamies, 40 minūtes, te mēs Zoomā esam un dzirdam viens otru, un varam uzdot jautājumus un savā starpā sazināties. Un tad un pēc tās stundas, tad es gribētu, lai jūs aizpildat to ieskaitīts, neieskatīts testiņu uzdevumu.lv, kas ir iekšā dienas grāmatā. Man liekas, tur bija kādi 5 jautājumi tieši par to, ko mēs šodien skatīsimies. Manuprāt, nekas sarežģīts. Es ceru, ka jums tas nebūs tā, ka būs nepatīkams pārsteigums. Jo tas testiņš tāpēc ir tādā ziņā ļoti foršs, ka jūs paši varat pārbaudīt, kā jums ir gājis, kā jūs esat sapratuši, un arī man ir tādā ļoti konspektīvā veidā arī skaidrs pa lieliem vilcieniem, kuriem klasē iet vieglāk un kuriem tad ir grūtāk un kuriem varbūt vajadzētu. Nebrīnums, ja jūs daži tur neko nesapratāt. Ko tu saki? Labi, es nedzirdēju. Tā. Tad. Un ja ir vajadzības, tad atceramies to, ka otrā stunda, ja pirmā stunda vienmēr ir domāta, kurā mēs šobrīd atrodamies arī pēc oriģinālā saraksta, ka mēs vēl bijām uz vietas jauna informācija, kaut kādas jaunas lietas mēs mācāmies, un tajā otrajā stundā tad vienmēr var pieslēgties konsultācijai ar to pašu saiti meeting ID un paroli, ja gadījumā kaut kas nav palicis skaidrs vai kaut kas ir aizmirsies, vai varbūt pēc tās INI testa izpildīšanas, tad uzreiz varbūt ir jautājumi. Tāpēc es viņu iesaku pildīt uzreiz pēc stundas, jo tad ir uzreiz arī iespēja gan pajautāt tos jautājumus, gan arī tad saprast, kas ir nav līdz galam salicies
pareizi, tā, lai būtu, piemēram, tur 100% pareizes atbildes tajā testiņā. Tā, labi. Tad rekur te ir divi sasniedzamie rezultāti, ko es gribētu, lai katrs no jums zinātu vai mācētu pēc šīs stundas, tāpēc lūdzu pie sevis izlasam. Ričards, tas, kas muciņš, tu vari man pastāstīt, ko tu mēs šodien, kas jums pēc stundas būs jāzina? Ričard, tu mani dzirdi? Man ir? Ričards Muciņš. Ričards Muciņš. Tātad, kāda ir infraskaņas nultskaņas advoti? Kas vēl tur bija? Kur tos izmanto? Jā, super, malacis, paldies tev. Jā, šodien nekas sarežģīts. Un kā mēs to darīsim? Mēs to darīsim sekojoši. Šodien ir ieplānots, ka mēs strādājam individuāli, bet mēs paliekam te Zoomā, jo Zoomā mēs varam uzreiz noskaidrot un kopīgi pārunāt tās lietas, kuras nav skaidrs. Un kā tas izskatās? Es biju arī e-klasē pievienojis darba lapu, un tā darba lapa ir tieši tas pats, kas šobrīd ir redzams uz tāfeles. Respektīvi, kā jums labāk patīk strādāt, jo vienkārši darba lapā ir jau tie jautājumi jau ir uzrakstīti savukārt, ja jūs to pildat kaut kādos pierakstos, tad jums ir tās atbildes jāveido tā, lai jums viņas pēc tam noder, un lai jūs varat saprast, ko jūs tur esat pierakstījuši un kādas savas piemērus jūs esat minējuši. Tad neatkarīgi no tā, vai jūs varat vaļā darba lapu un strādājat viņā, vai jūs skatāties uz šo ekrānu un no šejienes skatāties tās atbildes, tad uzdevums ir sekojošs, būs vajadzīga mācību grāmata, vai nu jūs viņu ņemat drukātā formātā, vai jūs viņu atrodat soma.lv, tas ir pilnīgi vienalga. Mācību grāmatā tā arī šī nodaļa saucās infraskaņa un ultraskaņa. Un te ir 5 jautājumi, kas ir būtiski, kuriem jums ir jāaiziet cauri, un tad jums ir pilnīgi, katram no jums vajadzētu būt pilnīgi skaidrs, vai jūs saprotat gan, kur tad to infraskaņu un ultraskaņu izmanto, gan arī to, no kurienes tad viņa dabā, piemēram, dabīgi rodās, un kā tad tas ir saistīts ar tiem izmantošanas piemēriem. Labi, vai ir skaidrs, kas tagad tālāk būtu jādara? Labi, izklausās, ka jautājumu nav. Tad individuāli lasam un pildam šos uzdevumus, bet prom no Zooma nemūkam, jo es zinu, ka noteikti būs tādi jautājumi, kurus mums vajadzēs kopīgi izrunāt, un tāpēc mēs šeit esam, lai mēs varētu uzreiz arī to izdarīt. Tu vari to darīt tā, kā tu gribi. Vienkārši es piedāvāju bija Wordā, ja tu gribi, tad tu vari Wordā, ja tev tā ir ērtāk, vai arī tu vari, piemēram, pierakstos, meklēt tās atbildes un pierakstīt tā, lai tu pēc tam vari atrast un saprast. Formāts šajā gadījumā galīgi nespēja, lai būtisku lomu. Tā, es redzu, man ir 2 jautājumi, sākšu par otro.
Tu skaties grāmatā, vienalga, vai viņa ir drukāta, vai viņa ir elektroniska, un tur gan tekstā, gan arī īpaši gar maliņām ir sarakstīts dažādi pielietojuma piemēri, jo tajā vienā par tiem skaņas dažādiem sadalījumiem tur var gan sarakstīt, piemēram, kas izdala infraskaņu, un pēc tam, kā mēs viņu varam pielietot, piemēram, lai kaut ko uztvertu, lai kaut ko saprastu, kur kas atrodas, un tā tālāk. Restīvi vienkārši pasties tekstā un pasties arī gar maliņām, tur, kur ir attēli vai kaut kādi mazi zīmējumiņi, un tur arī skaties par to otro, kādi ir kuri. Un tad tas otrs jautājums par to trešo uzdevumu. Tas būtu tāds, ko es gribētu, lai mēs tagad varbūt visi kopā paskatāmies. Tātad, ir dots dažādi kukaiņi, ir rocis, ir mājvabola, ir bite. Ir dots katram no kukaiņiem, kādu skaņu viņi taisa, kāda ir taisa skaņai herci, respektīvi, cik viņi ir augsta. Atceramies to, ka hercos mēs mēram skaņas augstumu, respektīvi, jo zemāki herci, mazāki, jo tāda zumošāka, zemāka, tuvāka basam tā skaņa. Savukārt, jo augstāki herci, jo vairāk viņi ir augstāka tā skaņa. Piemēram, iedomājamies arī šajā gadījumā, kad bitei ir 200, un viņa ir tāda vidēja zema, viņa zum. Savukārt, odam mēs ļoti labi varam iedomāties vasarā, kad viens ods istabā, un tu dzirdi, kurā vietā viņš ir, un varam ļoti labi saprast, ka odam tā skaņa ir daudz sīkāka. Un tad mēs arī paskatāmies, kad tās skaņas starp biti un odu atšķirās ļoti daudz reižu. Tāpēc, jo vairāk hercu, jo vairāk augstāka tā skaņa. Bet tā ideja ir drusku citādāka šeit, jo te ir rakstīts, tad katram kukainim ir dots, kādu skaņu viņi izdala, cik hercus augstu skaņu, un tālāk ir prasīts, cik svārstības sekundē izdara katrs no kukaiņiem. Ja mēs skatāmies pirmo, kas ir par odu, kādam bija ideja, kā mēs varam tikt no tā, cik te ir norādīta par to, kādu skaņu viņš izdala, cik augstu, kā mēs no šī cipara varam tikt uz tām svārstībām sekundē. Ir kādam tāda doma, kā to tikt galā? Izdalīt ar 60. Izdalīt ar 60. Kāpēc tev liekas, kad ar 60 jādala? Vari drusku paskaidrot sīkāk? Tā kā vienā minūtē 60 sekundes ir. Labi, tu esi noteikti uz pareizā ceļa, bet ne līdz galam vēl drusku tur ir kaut kas pietrūkst viens no klucīšiem, lai varētu aiziet no tā, kas mums ir dots uz to, ko mums vajag. Jo te ir tas uzdevums patiesībā par to, lai jūs atkārtotu, kas vispār ir frekvence. Tātad, frekvence ir kustību skaits 1 sekundes laikā. Jo vairāk tu tajā sekundē kusties, jo augstāk tev ir frekvence. Frekvence mēra hercos. Līdz ar to oda frekvence ir 5000 hercu, mājvaboles ir 45 herci un bitē ir 200 herci frekvence. Tad, ja frekvence ir svārstību skaits sekundē un tev jau ir dotas frekvences hercos, kad mēs varam pateikt, cik, piemēram, ods tos savus spārniņus sekundes laikā pakustina. Neaizgāju tomēr līdz galam. Nu labi, nekas. Tad vēlreiz, ja frekvence ir svārstība vai kustību skaits sekundē, un tev ir dots, ka odam ir 5000 hercu frekvence. Un tad tālāk ir vēlreiz prasīts, cik svārstības sekundē izdala katrs no šiem kukaiņiem. Te, ja odam ir 5000 hercu, cik reizes sekundē viņš to savus spārniņus kustina? 5000. Jā, šis patiesībā uzdevums ir ļoti vienkārši, neko tur nevajag rēķināt, vienkārši vajag salikt kopā to, ko mēs jau zinām, ka mēs zinām informāciju to, kad frekvence ir svārstību skaits vai kustību skaits sekundē, un frekvence mēra hercos, un tad es pastos, man ir dota frekvence, viņa ir izmērīta hercos, un vienīgais, kas man te ir pajautāts, ir principā tieši tas pats, cik svārstību sekundē izdara katrs no kukaiņiem.
Līdz ar to odam tā svārstības sekundē ir 5000, jo tik daudz ir hercu. Maivai bulē ir 45 svārstības sekundē, jo tik daudz ir hercu. Un bitei ir 200 svārstības sekundē, jo tik daudz ir hercu. Tātad, ja kurš no tiem kukaiņiem kustās ļoti ātri, viņu spārniņi kustās ļoti ātri, bet maiva bolē viņi kustās vislēnāk, savukārt odam viņi kustās visstraujāk. Tā, labi, un tad mēģinām izdomāt to 4. 5. kas tur varētu būt slēpties apakšā. Tā, ja man ir doti tie paši 3 kukaiņu ots, man ir vaiva bole un man ir bite. Kuram no viņiem būs viszemākā skaņa? Ir kādi? Maiva bolē. Maiva bolē. Un kāpēc liekas, ka maiva bolē? Man arī liekas, ka maiva bolē. Kas tur varētu būt? Kāpēc ir tā, ka maiva bolē? Jo viņi herci ir vismazāk 1 sekundā. Jā, jo tas ir tieši tas, kad tas, ko mēs dzirdam, ko mēs ar ausi varam pateikt, to, ka mums liekas, ka jo mazāk ir hercu, jo mazāk ir to svārstību 1 sekundes laikā, jo zemāk ir skaņa. Jā, tas ir viss vienkārši saistībā ar to, cik ātri viņu spēja pakustināt, šajā gadījumā savus spārnus. Labi, un tad ir skaidrs, ir tādi, tajā 5. jautājumā ir tie dzīvnieki, kuri ir ļoti, ļoti nemierīgi, piemēram, pirms zemestrīcēm vai pirms vulkāna izvirdumiem. Kad viņi zina, ka viņiem jāsāk uztraukties, lai gan mēs cilvēki vēl nezinām neko, kaut kādas sliktas lietas varētu būt gaidāmas. Viņi sadzird to ultraskaņu? Jā, viņi dzird drusku citādāk nekā mēs, bet te nebūtu pareizi teikt ultraskaņa, bet būtu pareizi teikt infraskaņa, jo infraskaņa ir tā, kura ir ļoti maz svārstība, jebšu tās, kas ir tās 20 herci un mazāk. Jebšu tās, jā, kad zemestrīce, zeme lēnām sāk trīcēt, viņa sāk kustēties, un mēs vēl to nevaram pateikt un nevaram dzirdēt. Savukārt tie dzīvnieki, viņiem tās ausis ir drusku citādākas un speciāli pielāgotas, lai viņas tās zemākas skaņas arī varētu dzirdēt. Piemēram, tad tā infraskaņā arī varētu būt tas pielietojums mums. Mēs varam redzēt tos dzīvniekus, bet arī izstrādāt dažādus aparātus, lai varētu brīdināt ātrāk varbūt cilvēkus patvērties kaut kādās speciālos bunkuros, ja gadījumā ir ļoti spēcīga zemestrīce gaidāma. Bet tad tā ultraskaņa, kur to mēs varētu kādu pielietojumu ieraudzīt. Kur var izmantot ultraskaņu? Ultrasonogrāfijā. Ultrasonogrāfijā, jā, tā ir medicīna. Vēl ir daudz dažādu ultrasonogrāfiskie tīrītāji. Piemēram, gredzenus var ar ultraskaņu notīrīt un dažādas citas ierīces. Jā, piemēram, tā pati ultrasonogrāfija, līdzīgi tāpatās kā eholokācijas, tas vārds sastāv no vairākām daļām. Jebšu ultra ir kaut kas augsts, kaut kas daudz. Tad ultraskaņa, tāpēc, ka tur ir daudz svārstību, ultra daudz svārstību. Tad sonos no, man liekas, grieķu valodas bija skaņa. Tad daudz svārstību skaņa un grāfija
sanāk ierakstīt vai uzzīmēt. Un tā arī sanāk, ka tajā ultrasonogrāfijā mēs zīmējam un redzam ar skaņu un pēc tam ierakstam un var, piemēram, arī no ārsta dabūt to attēlu, kurā ir redzams, piemēram, to kaut kāds iekšējais orgāns vai, piemēram, ja ir māmiņa ar bērnu punciju, var redzēt arī to pašu bērniņu, kā viņš tur attīstās. Nu, un tad pēdējais dzirdamā skaņa, kur mēs varam izmantot dzirdamo skaņu. Visur. Visur, jā. Visur, ko mēs varam dzirdēt. Mēs varam sazināties, mēs varam iet uz koncertiem, teātriem un gan baudīt dzīvi, gan arī vienkārši, piemēram, skatīties satiksmes drošībā, varam klausīties, no kuras puses nāk mašīna, lai mēs zinātu un būtu gatavi tam. Labi, Zooms rāda, ka pēdējā minūte ir sākusies, kas nozīmē to, ka es atgādīju, kad ir jāizpilda tas mazais uzdevums.lv testiņš, kas ir dienas grāmatā, viņam ir saite. Tur būs 5, man liekas, jautājumi par to, ko mēs šodien skatījāmies. Un, ja gadījumā ir vēl kādi jautājumi vai kaut kas nav saprasts, tad vai nu rakstam uz e-klasi kā ziņu, vai arī vienkārši slēdzamies nākošai stundai klāt ar to pašu visu Zoom, paroli, meeting ID un saiti, un tad uzdodam man uzreiz. Tā. Labi, ja pagaidām jautājumu nav, tad saku jums visu labu un tiekamies pēc nedēļas. Uz redzēšanu. Uz redzēšanu.